Es parasti apskatu dārgus un foršus laptopus, bet te ir jābūt godīgam. Tas nav īpaši racionāli, katru reizi tādus pirkt, tas ir arī dārgi, un ir taču pa pilnam arī lēti laptopi. Īpaši, ja nevajag neko tur baigi vairāk spēlēt tur par solitāru un pamatā strādās tur ar Wordu vai skatīsies kaķu video, un tāpēc šajā video es salīdzināšu, kādi tad savā starpā ir. Pirmkārt, atjaunots jeb tā saucamais refurbished dators un jauns dators. Un šoreiz sacentīsies divi apmēram 350 eiro vērti censoņi. Kas no tā visa iznāks, man pagaidām nav ne mazākā nojausma, tāpēc šajā video dažādos testos to arī pārbaudīs. Sākt īstenībā es vēlos ar to, kas tad īsti ir refurbished dators. Tas ir īpaši laptopu kontekstā, ir tādi datori, kuri pārsvarā ir dzīvojuši uzņēmumos. Uzņēmumi regulāri maina darbinieku datorus, kā kurš pēc tam to dara, bet tie vai nu tiek nomaiņas rezultātā iztirgoti darbiniekiem, tur parasti kaut kā 50 līdz 100 eiro, vai arī, līdzīgi kā šis te, nonāk pie kantoriem, kuri par apmēram 4 reizes lielāku cenu tos uzfrišina, iztīra, uzinstalē jaunu Windows un tirgo tālāk, bez nekādām tur baigām ekstrām. Es šādu te vienu nopirku, vienu igauņu veikalā, Elektronika 24, un tā nav reklāmas, vienkārši stāstu, kur un ko ņēmu un kāpēc. Samaksāja apmēram 350 eiro. Tas ir nobružāts, tas atnāca lielā kastē ar segas izmēra burbuļplēvi un tikai lādētāju. Viss vairāk nekā nebija. Pretiniekos ir no veikala pirkts jauns, svaigs HP 15. Viens no pašiem basic laptopiem, un pirms jau sākt komentāros rakstīt, ka ir arī datori zem 200 eiro, es negribēju kalkulātoru ar milzīgu ekrānu, bet kaut ko, kas varētu arī kaut ko izdarīt. Tātad 8 GB RAM, 256 cietā diska vieta būtu minimums, uz ko skatīties. Ja iepriekš nebija aizdomājies par šādiem te atsvaidzinātajiem laptopiem, tad caurmērā uz tiem skatās kā uz lētu alternatīvu mūsdienās dārgajiem laptopiem, īpaši, ja prasības nav tās pašas lielākās. Šie noteikti palīdz samazināt atkritumus, jo tie ir jau vienreiz pirkti, tie nav izmesti un tie turpina savu dzīvi pretēji jaunam no veikala pirktam. Šie te refurbished nereti mēdz būt ar caurmērā labākām iekšām un uzbūves kvalitāti kā līdzīgas cenas jauni. Jauniem savukārt ir tā jaunā laptopa garša, tiem ir potenciāli labākas pieslēgvietas un noteikti vidēji skatoties visdrīzāk arī labāka baterija. Un nebūs nekādu īpašu tur slēptu ķibeļu. Ja skatās no abu datoru mīnusiem, tad atsvaidzinātājiem pirmkārt būs labākajā gadījumā ierobežota garantija. Līdz 6 mēneši ir labākais, ko es personīgi esmu redzējis. Tiem būs arī visdrīzāk jau krietni nodrillēta baterija, tie lielākoties arī izskatīsies, tā kā šis te mans eksemplārs diezgan padzīvojuši, un iekšas nevienmēr būs tās svaigākās un modernākās. Šim vispār ir, man tā liekas, 4 gadus vecs jau procesors. Jauniem lētiem savukārt būs jau nedaudz varbūt švakākas iekšas, pat ja jaunas. Jau manis minētie zem 200 eiro laptopi vispār tur būs ar Celeroniem vai tikpat švakiem AMD procesoriem. Tiem būs krietni zemāka uzbūves kvalitāte, tāda plasmasīgāka, es teiktu, un daļa komponentu būs arī švakāks kā, piemēram, displeji. Un tiem pa lielam neko nevarēsi upgradeot, jo viss būs vai nu pa budžetu, vai pielodēts klāt, un ko nopirksi, tas pa lielam arī tev būs, un ar to būs jādzīvo. Salīdzinoši šiem datoriem iekšas ir līdzīgas, proti Dell nāk ar normālu Intel procesoru, nevis kaut kā tur Celeronu. Jau ir minētie 8 GB operatīvā atmiņa, 256 GB SSD un iebūvēta videokarte. HP 15 nāk ar Ryzen 5 7520U, arī ar 8 GB RAM, 256 SSD. Un tagad ir salīdzināšanai abus izvedu cauri dažādiem testiem, kuri simulētu to, kā šie datori dzīvē arī uzvedās.
Rezultātus redzēja, pa lielam tie arī visu izsaka paši par sevi. Šis konkrētais Dell no visiem, kas bija konkrētajam modelim pieejami, bija lētākais tieši dēļ tā kosmētiskajiem bojājumiem, un ja tevi tie nesatrauc, tad pa lielam viss ir kārtībā. Uzbūves ziņā arī šis noteikti ir klasi augstāks produkts par HP veikumu, kurš tiešām arī ir īstenībā tāds plasmasas gabals. Tiesa, šim te nāk iekšā pilnā klaviatūra, bet tas atkal ir diezgan štruntīgs rakstīšanai, bet tas atkal droši vien ir personīgā preference. Protams, ka lietas kā izgaismota klaviatūra, kas ir Dellam, dod savu, var arī īstenībā vai salīdzinās webkameras. Tā, tagad tiek ierakstīts ar abām kamerām. Šī ir Dell kamera 720p, šī ir HP 15 kamera 720p, arī abus mikrofonus varēs tūlīt salīdzināt, kā tie skan. Bet jāsaka, pēc tā vismaz, ko es redzu konkrēti pats šajos te kadros, un pamēģinās abus nolikt daudz maz blakām un skatīties vienkārši pa vidu spraugā starp abiem laptopiem vai to kamerām. Nu, man patīk krietni labāk tas, ko es displejā redzu, piemēram, Dellam. Viennozīmīgi lieliska laba kamera. HP droši vien, ka nepalīdz arī tas, ka displejs ir pilnīga draza. Kas ir labi abiem diviem, vismaz šiem konkrētiem sensoņiem, ir manuālie aizslietņi kamerām priekšā, respektīvi dot to fizisko drošību, aizsadzot kameru, nav nekas jālīmē ar post-it lapiņu. Nu, lūk, tā kā tādi pīrāgi pats vari spriest un ierakstīt droši vien arī komentāros, starp citu, jā, kura kamera tev šķita labāk, tad vēlreiz gadām šī ir Dell un šī ir HP. Tā kā tādi pīrāgi. Noteikti nemazāk svarīgs aspekts šādos laptopos, kā arī iepriekš jau nedaudz testos redzēja, ir ekrāni. HP zaudē vienos vārtos, jo izmantotais panelis ir ļoti zemas kvalitātes un īpaši krāsas tā izstās briesmīgi. Bet toties, tas ir jauns dators un tam ir pilna garantija, baterija jauna, porti ir adekvāti un cena ir līdzīga kā Dellam. Dienas beigās, kurš ir labāks par šiem te datoriem? Es teikšu tā, ka ja tev patīk meklēt interneta dzīlēs labākos darījumus, tad iesaku veikalus tādus kā M79, tāpat Elektronika 24, kur vari meklēt un skatīties, ko savā budžetā vari atrast gan ar jaudīgākiem procesoriem, gan dažreiz lielāku operatīvo atmiņu no refurbished datoriem, vai arī varbūt vēl lielāku cieto disku. Tā parasti būtu tā gudrākā izvēle, īpaši, ja nav liels uzsvars uz to, ka ir jāizskatās kā jaunam un esi spējīgs, es teiktu, pieņemt kompromisus uz bateriju, kuras stāvokli nekad īsti neuzzināsi, līdz tā nebūs jāmaina, un tie laptopi caurmērā būs arī labāk būvēti. Tomēr, ja tu vēlies garantiju, kaut ko jaunu un neviena iepriekš neaiztiktu modernas features, taču nereti varbūt mazāk jaudīgu datoru par to pašu cenu, tad jā, jauns ir jauns, un kā teica Džeremijs Clarksons, jauns ir vienmēr labāks. Bet nevienmēr. Tā kā tādi pīrāgi par šiem te datoriem, droši ierakst arī komentāros, tu personīgi dotu priekšroku šādam te refurbished vai pilnīgi jaunam no veikala. Kaut abi ir līdzīgās cenās, bet caurmērā viens vienmēr būs bišķiņ jaudīgāks. Kā arī droši ierakst komentāros, kas vēl līdzīgā šādā te stiliņā tev varētu interesēt, un es raudzīšu, ko es varu nopirkt un pārbaudīt. Ir jau bijuši, piemēram, budžeta telefons pret lietotu flagmani, tagad arī laptopi ir bijuši refurbished pret jaunu vienādā cenā, un varbūt, ka ir vēl kaut kas, ko tev vai interesē, lai es apskatu, un lūdzu, protams, ne 1000 vērtībā, kanāla budžets nav bezizmēra. Ok, pietiek vauļot. Tādi pīrāgi, mēs ar tevi noteikti tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!